Labrīt, dāmas un kungi, kas pulcējušies šeit skaistajā Āgenskalna tirgū. Un labrīt vēlējumi arī visiem, kas vēros šo pasākumu tiešsaistē un piedalās pasākumā attālināti. Man ir patiesi prieks jūs sveikt konferencē Pārtikas nozara Latvijā. Šis ir pasākums, kas noslēdz konkurences padomes organizēto nedēļu, kas ir bijusi veltīta konkurētspējas jautājumiem. Un 5 dienu garumā ir notikuši dažādi pasākumi, sabiedriskās domas aptauju prezentācijas, paneļu diskusijas, juristu fórums, un arī šī diena, kas noslēdz konkurences nedēļu, būs dažādos formātos organizēta. Mēs dzirdēsim gan uzrunas, gan arī paneļu diskusiju, bet pasākumu mēs noslēgsim ar pieredzes un, es ceru, arī iedvesmas stāstiem, kā tas piestāv šai svētku nedēļai. Mans vārds ir Ines Suimarkova, un man ir tas gods būt šodien par pasākumu moderātoru, bet tādai konferences oficiālai atklāšanai es došu vārdu konkurences padomes priekšsēdētājam Jurim Gaiķim. Lūdzu, Juri. Jā. Droši var iet priekšā. Labrīt, klātesošie, labrīt tiešraidē esošie. Jā, man prieks jūs redzēt visu šajā konkurences nedēļas noslēdzošajā pasākumā, bet cerams ne pēdējā pasākumā. Mēs turpināsim aktīvu diskusiju ar sabiedrību, jo tieši diskusiju rezultātā, sabiedrības sadarbības rezultātā rodās arī labākie risinājumi tālākai attīstībai. Šīs dienas tēma – pārtikas cenas. Konkurences padome šim jautājumam pievērsa uzmanību jau pagājušā gada sākumā. Mēs kā patērētāji paši sajutāmies apbižoti par augstajām cenām, nesaprotami augstajām cenām, ievērojot to, ka mēs arī tomēr sekojam līdzi notiekošajam. Un tā pērnā gada sākumā uzsākām tirgus uzraudzību, un pirmā daļa tirgus uzraudzībā jau tika noslēgta pērnā gada decembrī ar mūsu ieteikumiem, priekšlikumiem un secinājumiem, kā arī savākto ļoti apjomīgo informāciju priekš citiem lēmumu pieņēmējiem. Mēģinājām rast dzirdīgas ausis. Daļēji tas izdevās, citiem varbūt mazāk svarīgi likās, bet šodien šī tēma ir sasniegusi diezgan augstu kulmināciju. Jau visi runā par to. Mums ir politiķi, kuri izsakās par karteļiem, lai gan mēs esam veikuši vairākas tirgus uzraudzības. Protams, mums arī tādas aizdomas sākotnēji pastāvēja. Diemžēl, vai par laimi, nesaskatījām pazīmes konkrētiem karteļiem. Mums ir ekonomisti, kuri publicē rakstus par arī it kā dominējošā stāvoklī esošajiem karteļiem, kuri izmanto dominējošu ļaunprātīgi stāvokli. Dīvains terminoloģija salikums. Mēs esam snieguši priekšlikumus, esot vāji sagatavoti, bet tāpēc mēs aicinām visus uz šo diskusiju runāt, jo tikai tādā veidā mēs varam kopīgi rast risinājumu, nerunāt katrs savā burbulī, bet pilnībā izprast šīs lietas no katra redzes punkta. Jā, mūsu rīcībā ir dažādi instrumenti, bet tie nevienmēr ir tādi, ko var pielietot brīvā tirgus apstākļos, kur nav saskatāmas ļaunprātības pazīmes, ne aizliegtas vienošanās, ne arī dominējošie stāvokļi. Tāpēc arī mūsu šie priekšlikumi, kas arī bija sākotnēji jau mērķēti vienā virzienā, ir vērsti uz patērētāju izglītošanu. Mūsu visu pievērst uzmanību cenām, kvalitātei, un meklēt šos risinājumus, un kur iegādāties sev vēlamās kvalitātes preci par sevi izdevīgāku cenu, tādējādi kustinot
kaut kādā veidā ietekmējot šos tirgotājus, domāt arī par sabiedrību, ne tikai par savu peļņu kā tādu. Tiešām vēlreiz uzsvēršu konkurences padomes lomu tajā visā. Uzsākot šo tirgus uzraudzību, mēs sapratām, ka valstī neviens nav tādu informāciju savācis, kādu mēs esam savākuši mūsu tirgus uzraudzībās, kur mēs arī, cik nu tas ir iespējams, esam devuši lēmumu pieņēmējiem, kā arī nozarēm, domājot par savu darbu. Un par priekšlikumiem runājot, mēs, protams, esam skatījušies no konkurences tiesību viedokļa, no konkurences principiem, strādājot tajā virzienā, lai veicinātu tirgus attīstību un godīgu konkurenci un godīgu sadarbību. Bet atgriežoties pie šīs dienas diskusijas, tāpēc mēs esam aicinājuši daudz dažādus pārstāvjus, lai kopīgi šīs dienas laikā tomēr iezīmētu to virzienu. Un ļoti gaidu arī diskusijas otro daļu ar pieredzes stāstiem no uzņēmumiem, kā viņiem iet ar konkurenci un kā šie uzņēmumi izdzīvo skarbajos apstākļos un tomēr spēj nodrošināt savu attīstību. Paldies un cerams uz ļoti spraigu un interesantu diskusiju ar labiem rezultātiem. Paldies, Gaitkungs, paldies jums! Un, lai veidotu tādu plūstošu pāreju uz paneļa diskusiju un iezīmētu varbūt tās galvenās tēmas arī, kas tiks diskusijas laikā jau aplūkotas padziļinātāk, es došu vārdu konkurences padomes negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītājai Sanitai Uljānai, tādai ievadu prezentācijai, kuras saprot ir gan cipari, gan tādi pirmie varbūt arī jautājumi, kas tiek atvērti paneļa diskusijai. Lūdzu, Sanita. Te būs mikrofons. Jā, tur ir tā tuvāk. Paldies. Jā. Paldies, Ines. Cerams, man arī var dzirdēt. Jā. Paldies arī jums, kas ir šodien kopā ar mums šeit un arī tiešsaistē. Un šodien, es mēģināšu ieskicēt tirgus ieskatu un piegādes ķēdes dinamiku kopumā. Jo skaidrs ir tas, ka Latvijas pārtikas rūpniecība un pārtikas vispār kā nozare ir ļoti nozīmīga. Un vai jūs zinājāt to, ka pagājušā gadā 5. daļa no Latvijas rūpniecības eksporta un importa veidoja, Latvijas pārtikas nozare tirzniecībā kopējā veidoja 5. daļu. Un tradicionāli lielākā daļa pārtikas produkcijas saražotā tiek iztērēta arī Latvijas valstī. To mēs arī redzam pēc importa un eksporta datiem. Latvijas pārtikas nozares nozīmīgais ieguldījums ekonomikā redzams arī ir pievienotās vērtības struktūrā. Un pievienotā vērtība norāda, cik daudz katrs nozares posms veicina Latvijas koproduktu no ražošanas līdz patērētājam. Pārtikas ražošana ir pats pamats piegādes ķēdei. Un tā ir īpaši nozīmīga, jo ar to viss sākas. Arī vairumtirdzniecība ir nozīmīgs elements, jo vairumtirdzniecība ir tā, kas nodrošina produkcijas nokļūšanu līdz mazumtirdzniecībai. Savukārt mazumtirdzniecība ir tas posms, kurš principā arī nosaka Latvijas patēriņa tendences. Arī īpaši nozīmīgs aspekts ir gal galā cenu veidošanā. Mēs arī varam redzēt, ka veikalā ieejot, ka pārtikas produktu cenas pieaug. Un to mēs arī redzam pēc statistikas datiem, jo principā
5 gadu laikā vidējais pārtikas pieaugums ir bijis pa 50%. Tas nozīmē, ka produkcija, kas agrāk ir maksājusi eiro, šobrīd mēs par viņu maksājam €50. Un šis grafiks par patēriņa cenu indeksa izmaiņām nenorāda tikai uz vienu pārtikas preču grupu, bet tas aptver vairākas pamatgrupas, kas ir sākot jau ar maizi, pienu, arī dārziņiem un augļiem. Pēdējo 3 gadu laikā esam novērojuši izmaiņas pārtikas preču grupās. Un būtiskākā izmaiņa ir vērojama tieši maizei, kur maizes patēriņš ir būtiski pieaudzis. Tad atsevišķās pārtikas preču grupās, kas ir žāvēta, sālīta un kūpināta gaļa, vai arī siers un biezpiens, tur mēs redzam pieaugumu, bet ne tik lielu. Un savukārt atsevišķās produktu grupās, kas ir piens, milti, graudaugi, arī olas un šokolādi, tur šis patēriņš ir bijis nemainīgs, kas liecina par to, ka tie ieradumi, patērētāji ieradumi patēriņā ir jau tādi tā kā nostabilizējušies. Tad nedaudz pieskaroties patērētāju paradumiem, mēs varam redzēt, ka vairāk kā trešdaļa patērētāju norāda, ka viņiem izcelsmes valsts ir nozīmīga. Kādu produktu viņi izvēlas, tas nozīmē, ka viņi seko līdzi, kurš šo produktu ir ražojis. Aptuveni 44% no patērētājiem pirms izdara izvēli salīdzina akcijas preču cenas dažādos mazumtirdzniecības tīklos. Un savukārt 59% visu pirkuma groza summas cenu salīdzina, pirms dodas reālā pirkumu veikt. Tas nozīmē, ka apmēram puse no mums ir tie, kas jau salīdzina cenas, un es gribētu teikt, ka tas ir gudrs lēmums, jo arī patērētājiem ir nozīme, kā mēs veidojam kādu cenu līmeni gal galā. Jo varētu domāt, ka mēs esam tikai viens un niecīgs, bet ja katrs patērētājs izdara gudru izvēli, tad gal galā mums arī kopā visiem ir kāda ietekme. Aptaujas dati rāda, ka lielākā daļa patērētāju uzskata, ka konkurence mazumtirdzniecībā pastāv. Precīzi 37% norāda, ka tā ir pietiekoša, un 33%, ka drīzāk pietiekoša. Un 15% norāda, ka tā ir drīzāk nepietiekoša vai nepietiekoša. Šie dati parāda, ka patērētāji kopumā izjūt konkurences klātbūtni tirgū, un kas veicina arī gal galā preces cenu un piedāvājumu daudzveidību. Konkurences padome pēdējā gada laikā ir arī noslēgusi vairākas tirgus uzraudzības. Un tālāk iezīmēšu galvenos secinājumus un konstatējumus. Situācija globālos tirgos viennozīmīgi ir klātesoša, un mēs nevaram atšķirt pilnībā sevi no tā, kas notiek ārpus Latvijas. Latvijā pastāv arī nevienlīdzība, ko mēs esam novērojuši olu ražošanas prasību ziņā. Un Latvijas olu ražotājiem ir noteikti stingrāka labturības standarti, kas atšķiras no citām trešajām valstīs noteiktajām prasībām. Un tas savukārt arī konkrēto nozari sarežģīja un vietējiem samazina konkurētspēju gan vietējā tirgu, gan arī starptautiskā. Un šis piemērs izceļ tikai vienu no daudziem izaicinājumiem, ar ko jāsaskaras gal galā ir mūsu pārtikas ražotājiem. Patērētāju izvēles ietekmē arī dažādi faktori. Cenas, piedāvājuma dažādība, tirgus spēlētāju darbības. Nozīmīga problēma, ko novērojam, ir tā, ka lielākā daļa preču, piemēram, ūdens, limonādes, sulas, principā lielveikalos tiek realizēta 80 līdz 90% par akcijas cenu. Un tas nozīmē, ka šīs akcijas cena jau kļūst par tādu kā standartu, kas ietekmē visu piegādes ķēdi. Jo jāatceras ir tas, ka katra akcija, kas norit mazumtirdzniecības veikalā, līdzi nes virkni ar papildus maksājumiem. Un līdz ar to vidējā regulārā cena arī kļūst augstāka. Mazumtirgotāja ietekme cenu veidošanā Latvijas pārtikas mazumtirdzniecībā ir nozīmīga. Un atsevišķiem produktiem, tādiem kā rudzumaize, cūgaļa, lielākā daļa gala cenas tiek veidota tieši mazumtirdzniecības posmā.
Kā arī mēs novērojam to, ka mazumtirgotāji, veidojot savu uzcenojumu politiku, veic šo te šķērs subsidēšanu, kas nozīmē, ka uzcenojums varbūt kādam produktam, konkrētā produktu grupā var būt zemāks, bet tādā pašā laikā kādiem citiem produktiem šis uzcenojums var būt krietni augstāks. Lai gan Latvijas tirgu ir relatīvi maz regulējošo šķēršļu, atsevišķi faktori, piemēram, veikalu vietu trūkums īpaši Rīgas pilsētā, rada izaicinājumus jauniem spēlētājiem un viņu ienākšanai tirgu. Tas atstāja arī ierobežotas iespējas, varbūt mazākai mazumtirdzniecības ķēdei nodrošināt konkurētspējīgu veikalu struktūru. Mazumtirdzniecības tirgus, kā mēs redzam arī pēc grafika, mums Latvijā ir salīdzinoši koncentrēts. Un, principā, 2 lielākie tirgus spēlētāji aizņem vairāk kā pusi no kopējā mazumtirdzniecības tirgus. Un 23. gadā Rimī un Maksimai katram tie bija pa 28% no tirgus daļas, un Lidlam tie bija 12%. Šī te oligopolu situācija, kur cenu noteikšanā, kā arī sortimentu veidošanā, mēs redzam, ka mazumtirgotājiem, īpaši šiem top 3 mazumtirgotājiem, ir sava būtiska loma. Latvijā ir daudz mazo saimniecību, kas nodarbojas ar svaigpiena ražošanu un citu lauksaimniecības produktu audzēšanu. Tomēr ir redzams, ka graudaugu saimniecību skaits samazinās, bet palielinās to vidējais lielums. Arī graudaugu sējuma platības pieaug un lielākā daļa graudaugu apjoma tiek eksportēta. Tas nozīmē, ka šī nozare nav tikai un vienīgi atkarīga no Latvijas. Lauksaimniecības skaits, kas nodarbojas ar gaļas lopkopību, piemēram, cūkas un lielopi, to skaits samazinās. Un interesanti gan, ka gaļas kopējais imports un eksports ir samazinājies, bet tieši cūgaļas eksports ir pieaudzis. Arī tikām novērojuši tirgus uzraudzībā, ka būtiska ir klimata ietekme uz vietējo ražošanu, jo, ja laikapstākļi konkrētajā gadā nav bijuši pateicīgi, tad arī to varam izjust visā piegādes ķēdē. Tas īsumā par ievadu tālākām diskusijām šodien tālāk, un paldies par uzmanību, jo mēs, kā redzējām, Latvijas pārtikas nozare ir tā nozare, kur ietekmē gan globālie faktori, gan starptautiskās pārējās notiekošās lietas, gan arī paša piegādes ķēdes problemātika. Patīkam tālāko klausīšanos. Paldies, Sanita! Paldies par pirmajiem tādiem impulsiem, pārdomām un jautājumiem. Un pirms mēs turpinām ar diskusiju, man ir daži tādi praktiski paziņojumi un arī aicinājumi. Visiem tiem, kas jūs esat pulcējušies šeit klātienē diskusijas laikā, mēs dosim iespēju arī uzdot jautājumus paneļa diskusijas dalībniekiem. Un to mēs izdarīsim manuāli, padodot mikrofonu. Paula mums palīdzēs. Tā kā tajā brīdī, kad es vērsīšos pie jums, tad jūs droši varat celt roku, ja ir jautājumi, un adresēt tos konkrētiem diskusijas dalībniekiem. Savukārt tiem skatītājiem, kas vēro mūsu pasākumu tiešsaistē, ir iespēja uzdot jautājumus Facebook lapā, turpat komentāru sadaļā, un tad es tos saņemšu arī ar tehnisku palīdzību no zāles, un es aicināšu arī uzdot tos varbūt konkrētiem cilvēkiem, tad mēs nodrošināsim tādu mērķtiecīgu dialogu. Un visbeidzot, visiem tiem, kuri nevar vērot pasākumu varbūt līdz beigām klātienē vai arī attālināti, tad pasākumam būs ieraksts, un tas būs pieejams Konkurences padomes mājaslapā un arī Facebook kontā. Tā kā, ja kaut ko neizdosies dzirdēt līdz galam, pēc tam varēs pie temata atgriezties. Bet mēs esam pienākuši pie pasākuma otrās daļas, pie paneļa diskusijas par cenu kāpumu pārtikas nozarē
izaicinājumiem un iespējām. Kā jau Gaiķkungs pieteica, un arī faktiski bildi, ko Sanita iezīmēja, skaidrs, ka vienaldzīgo runājot par šo tematu nav, jo mēs katrs kaut kādā mērā tiekam, bet nevis kaut kādā mērā, bet vistiešākajā veidā tiekam ietekmēti kā patērētāji, un tad arī attiecīgi, kur mēs atrodamies katrs šajā piegādes ķēdē. Tātad paneļa diskusijas centrā būs jautājums par cenu kāpumu pārtikas nozarē, kas tika jau iezīmēts, par faktoriem, kas to ietekmē gan no tāda globālām perspektīvām, gan arī to, kas notiek Eiropas Savienības ietvaros un jau konkrēti Latvijā, un pieskarsimies arī jautājumiem, kas ir saistīti ar patērētāju uzvedību, un tur mums būs iespēja ieskatīties arī sabiedriskās aptaujas pētījumu rezultātos un padiskutēt par to, ko tie rāda. Un šajā brīdī es aicināšu pa vienam priekšā paneļa diskusijas dalībniekus ieņemt vietas šeit, un tad izmantosim mikrofonus, kas ir sagatavoti. Kā pirmo es aicinu konkurences padomes priekšsēdētāju Juri Gaiķi. Lūdzu, Juri, jums ir iespēja izvēlēties labāko vietu, vai? Jā, paldies, un tad mums būs tādas interesantas saspēles ar sauli, jo no saules mēs nevaram izvairīties. Tad es ceru, ka mums kameras cilvēks spēs izsekot līdz valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs. Lūdzu, Raivi. Tālāk, kā nākamo diskusijas dalībnieci aicinu Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vadītāju Skaidrītu Ābrovu. Labrīt, Skaidrītas kundze, lūdzu. Latvijas Bankas monetārās politikas pārvaldes makroekonomikas analīzes daļas galvenais ekonomists Oļegs Krasnopjorovs. Labrīt! Un visbeidzot, paneļa diskusijā man ir prieks aicināt arī vietu ieņemt pētījumu kompānijas Kantar, TNS, patērētāju uzvedības un iepirkšanās pieredzes pētījumu ekspertu Revitu Loginu. Labrīt! Jā, un es tagad skatīšos tā, lai man nav tieši saule sejā. Būs labi, ja? Tad mēs visi vietas esam ieņēmuši, un man ir liels prieks redzēt jūs šorīt šajā panelī. Es ik pa brīdim ieskatīšos telefonā, man internets nav atslēgts, lai mēs varētu saņemt jautājumus no skatītājiem, un es ceru, ka tāda arī būs, un tiešām vēlreiz aicinu arī uzdot jautājumus klātienē. Pirms mēs sākam, es atgādināšu Albertam Einšteinam, ir tāds ļoti labs citāts, un viņš saka, ja man būtu 1 stunda laika, lai atrisinātu problēmu, un no tā būtu atkarīga mana dzīve, tad es veltītu pirmās 55 minūtes uzdodot, jeb domājot par problēmu un definējot pareizo jautājumu, un atlikušās 5 minūtes domājot par risinājumiem. Un es ceru, ka mēs arī diskusijas laikā gan iezīmēsim padziļinātāk risināmos jautājumus, gan arī diskusijas otrajā daļā nonāksim līdz konkrētiem priekšlikumiem, ko tad jūs katrs savas kapacitātes, savu tādu ietekmes jomu ietvaros varat darīt, lai šo pārtiks izēvielu un produktu cenus un to svārstīgumu kaut kādā veidā gan monitorētu, gan kontrolētu, gan arī risinātu. Lūk, un mēs sāksim ar pirmo jautājumu, un iesim varbūt tādu klasisko struktūru diskusijai, un es vērsīšos vispirms pie jums, Oļeg, par cik jūs kā Latvijas Banka, jūs analizējat situāciju, jūs esat analītiķi, tajā skaitā arī ciparu cilvēki, tad tas pirmais jautājums varbūt ir par šiem globālajiem apstākļiem un apkārtējiem apstākļiem, kas ietekmē pārtikas izēvielu un arī produktu cenas, un varbūt kas ir bijuši tie galvenie faktori. Tad mēs jau dzirdējām no Gaiķkunga, ka veicot šos te uzraudzības pasākumus, nekādas tādas ļoti tiešas, negodīgas konkurences nav atklātas. Dominējošie stāvokļi mums jautājums, kā tie tiek formulēti, bet tomēr tie iezīmējās, ka mums ir mazumtirgotāji, kuri ieņem pietiekam nopietnu tirgus daļu, un tomēr tas oligopols pastāv. Bet jautājums, ko jūs redzat no Latvijas Bankas perspektīvas? Tātad, kas ir šie faktori, kas ir visvairāk
ietekmējošie pārtikas cenas un varbūt arī vienlaicīgi visvairāk traucējošie? Un kā tie varētu attīstīties nākotnē? Labrīt, jā. Vai jūs labi dzirdat? Ir, jā. Labrīt, jā. Un tad jums tieši bija šis ļoti interesants jautājums, kā tas viss izskatās no Latvijas bankas puses. Un tad es atbildu, kā tas izskatās. Ir tā, ja mēs tā kā paskatīsim uz Latvijas mazumtirdzniecības cenām un uz globālām cenām, tad ir tā, ka tur tās globālas cenas, protams, visu laiku svarstās, aug, pēc tam krīt, bet ja mēs paskatīsim tieši uz globālo cenu kviešiem, ja, tad šobrīd globālā cenu kviešiem ir tāda pati, ka bija pirms tās pandēmijas 2019. gadā. Un ja tas tā ir, tad vai mēs varam sagaidīt, ka Latvijā maizes mazumtirdzniecības cena arī būs tā pati, kā 19. gadā? Nē, jo šo 5 gadu laikā taču augušas citas izmaksas, darba spēka izmaksas, vidējā alga auga par 55%, visas tās enerģijas izmaksas, tā skaita elektrībā apkure, transportēšanas izmaksas un tālāk. Un tad mums sanāk tā, ka tagad Latvijā mazumtirdzniecības cena maizei ir par 50% augstāka nekā tā bija 19. gadā, lai gan globālā cena kviešiem ir tā pati. Un tad ir jautājums, vai tas liecina par kaut kādu ļoti zemu konkurenci Latvijā, bet, lai atbildētu uz šo jautājumu, paskatīsim, par cik tā mazumtirdzniecība cena pieauga citās Eiropas Savienības valstīs. Par to pašu apjomu aptuveni. Ja? Par tiem pašiem 50%, tā skaita Igaunijā un Lietuvā, tajās valstīs, kur darba algas šis kāpums bija visstraujākais, tur bija tā augstākā pārtikas cenu, tā skaitā inflācija. Jā, līdz ar to tā viennozīmīgi pateikt, ka tieši situācija ar konkurenci pēdējo 5 gadu laikā ir būtiski pasliktinājusies. Nē. Bet kopumā mums ir iespēja vēl šo konkurenci nedaudz uzlabot, ja mēs vērtējam cenu līmeni vispār kopumā, ne tikai pārtikas cenas, bet visas citas preces arī. Tad Latvijā, arī Igaunijā, Skandināvijas valstis, ja Somija, Zviedrija, tas cenu līmenis ir nedaudz augstāks, nekā mēs varētu sagaidīt. Jo ir ļoti stipra sakarība starp ienākumu līmeni un cenu līmeni. Un tātad Latvijā, Igaunijā, Skandināvijas valstis, tas cenu līmenis tomēr kaut kā augstāks. Savukārt Vācija, ka, piemēram, cenu līmenis ir zemāks, nekā mēs varētu sagaidīt tur. Ja? Tāpēc šīs iespējas uzlabot konkurenci vienmēr ir, un Latvijā tas arī pastāv, bet pateikt, ka situācija ļoti, ļoti slikta vai pasliktinās laika gaidā, nē. Bet, Oļeg, tas, ko jūs sakat, kad faktiski tādi ārēji apstākļi, tad cenas pārtikas nozarē pasaulē turpina svārstīties, un tas ir normāls process, bet tomēr tas, kas notiek ar cenu pieaugumu Baltijas valstīs, un šodien mēs vairāk runājam par Latviju, tad ir tomēr tāds vairāk iekšējo faktoru veicināts process. Jā, protams, te visi tie ārējie apstākļi ļoti ietekmē, bet tur nav tā, ka, piemēram, globālā cena kviešiem pieaug 2 reizes, un jau rītdien visos mazumtirdzniecības veikalos Latvijā uz visām pārtikas precēm, kas uz kviešus izmanto, pieaugs arī cena 2 reizes. Nē. Tur tā ietekme ir ļoti pakāpeniski, un tā nav pilnā apmēra. Ja, piemēram, globālā cena kviešiem pieaug 2 reizes, tad tikai pēc par 10% augstāka graudaugu pārtikas produktu cenas var būt pēc 3 mēnešiem un vēl par 10% augstākas pēc 6 mēnešiem. Ja? Tā kā šī ietekme ir ļoti, ļoti pakāpeniski, bet par to laiku jau tā globālā kviešu cena visticamāk atkal kritīs, un tad mēs šo pilnu ietekmi nekad arī neizjutīsim ar jums.
Jā. Skaidrīt, man ir jautājums pie jums. Jūs vadat tautsaimniecības un agrārās un reģionālās politikas darba grupu, bet komisiju. Tad man ir jautājums, kas ir tie jautājumi, kas ir jūsu dienas kārtībā, runājot par pārtikas cenām un tām ietekmes jomām, ko var darīt mūsu politikas veidotāji un lēmēji? Jā, labdien vēlreiz visiem. Vispirms paldies, ka uzaicinājāt. Jāsaka, mazumtirdzniecība, no tās es nekur netieku prom, jo tā ir bijusi, teiksim, tā man mīļākā, viena no mīļākajām nozarēm konkurences padomē. Nākamgad būs jau 20 gadi kopš šis jautājums, kā uzlabot pārtikas ražošanu, cenu jautājums, risināt mazumtirgotāju piegādātāju attiecības. Jau 20 gadu konkurences padomu 2005. gadā pievērstam uzmanību, sāk darboties, un kā jūs redzat, mēs joprojām laikam esam gandrīz, negluži turpat, kur bijām. Es uzskatu, ka ir progress, bet jautājumi joprojām ir aktuāli. Tāpēc man ir ļoti grūti norobežoties tagad no manas, zināmā mērā arī konkurences padomu iegūtās ekspertīzes, un šobrīd runāt kā politiķim, ko var darīt. Ja runāt kā politiķim, man jāsaka, mēs gaidām konkurences padomas priekšlikumus uz 2. decembrī, es nemaldos, jā. Mēs uzklausījām, tad, kad jau visi politiķi visās citās komisijās bija uzklausījuši, jau šie skaļie paziņojumi, ka mūsu piegādātājiem tiek noteikts lielāki piecenojumi mazumtirdzniecībā nekā importētajiem. Ja, mēs to visu uzklausījām, un tad arī aicinājām uz mūsu komisiju, konkurences padomi, un tad mēģinājām identificēt tās risināmās problēmas. Tā kā tas tiek gaidīts, bet ja es varu attiet mazliet no tā, ko mēs sagaidīsim, to mēs varam pēc tam pareflektēt, ja, par dažādiem rīkiem, ko var darīt, un es šobrīd nesāktu iet jau pie tā vēl, ko es neesmu redzējusi, ko ekonomikas ministrs piedāvā, tur ir ļoti daudz jautājumu, bet problemātika, ja, neatkārtošos to, ko teica Oļeks par globālajām problēmām, bet, protams, ļoti labi zinu, ka pārtikas ražošana ir energoietilpīga nozare. Ja? Tātad neapšaubām tur ir ļoti, ļoti būtiska nozīme tam, kā ir nosvārstīšanās paaugstinājušās īpaši 21., 22., 23. gadā enerģētikas izmaksas. Tas ļoti būtiski atalgojuma izmaksas ļoti augušas. Tas ir, ja? Izēvielu deficīts, tātad izēvielas trūks daudzās jomās, un arī šeit mēs nevaram sākt ražot lētāk, bet man liekas tā būtiskākā iekšējā problēma ir tā, pirmkārt, Latvija mazs tirgus, mums ir ierobežots patēriņš. Mēs nevaram panākt to lielo apjomu efektu, ko piemēram var panākt Vācija, lai izmaksas uz vienību samazinātos, būtu līdzvērtīgs tām lielajām valstīm ar lieliem apjomiem. Ko mēs varam darīt, lai tas būtu? Mēs varam to kompensēt caur eksportu. Diemžēl, manā skatījumā, apmēram 40% no Latvijā saražotā, kas aiziet uz eksportu, ir nepietiekams apjoms, kas varētu izvilkt šo cenu līmeņa pazeminājumu vietējā tirgu. Manuprāt, tas ir stipri pa maz, lai mēs izjustu tiešām iegums no tā, ka mūsu pārtiks ražotāji veiksmīgi eksportē. Nu, manā skatījumā tur būtu jābūt vismaz 60%, un tad noteikti arī vietējais patērētājs izjustu, ka kaut kas ir lētāks. Diemžēl šis vēl nav sasniegts. Arī iepriekš konkurences padomē tiekoties ar pārtiks ražotājiem vienmēr esam aicinājuši meklējiet sev nišas produkciju, ražojot nišas produkciju, ko jūs varat būt interesanti, gan iekšējiem tirgumu, bet vēl jau vairāk eksporta tirgumu, un paaugstināt, kāpināt produkcijas apjomu. Tas ir droši vien tas būtiskākais, lielākais uzdevums. Ko var darīt politiķi? Vēl mēs neesam tikušies Tautsaimniecības komisijā ar jauno LIA vadītāju, bet tur ļoti daudz jautājumu, gan man personīgi, gan arī maniem kolēģiem sakrājušies jautājumi. Tātad LIA, kā veicinās vietējā ražotāja atbalsts eksporta tirgos? Ļoti birokrātiski bijusi procedūra, un esmu arī savākus no mūsu tātad uzņēmumiem, kas ir izgājuši eksporta tirgos LIA atbalstu, ļoti ilgstošas birokrātiskas procedūras. Ceru, ka tas mainīsies, un tas varētu būt tas, ko politiķi un valdība, valsts var palīdzēt, bet droši vien pašiem arī ražotājiem jāmeklēt, jo, kā lai saka, jāpiekrīt, balstoties to iepriekšējo pieredzi mazumtirgotāji, kāpēc var izmantot savu iepirkumu varu. Jo lielākā daļa no Latvijā ražotās pārtikas produktiem ir aizstājami. Ja? Lojalitāte mums ir augsta, bet mums nav tik augsta lojalitāte kā, piemēram, Austrijā.
Jāsaka, arī Austrijā tā ir liela problēma. Ja Austrijā arī domā, ko darīt pārtiks ražošanas tirgu, kā pazemināt cenas, kā patērētājiem padarīt tās cenu veidošanos transparentāko. Mums tas ir vēl jo sāpīgāk, jo mums ir ļoti liels masturīgo trūcīgo iedzīvotāju īpatsvars, kuriem pārtikas izmaksas veido ļoti nozīmīgu sastāvdaļu budžetā. Ja, un tāpēc mums ir jādomā, kas. Bet droši es negribu skart šobrīd viss, došu tālāk, ja, tā kā ir jautājumi, kas ir izcināmi. Raivi, es varbūt skatos tavā virzienā un skatos varbūt ne no pašreizējās pozīcijas, kurā jūs esat, bet no darba iepriekšējā darba vietā, tas ir zemkopības ministrijā. Tātad tas, ko Ābrams kundze iezīmēja, tātad viens ir nepieciešamība palielināt eksportu, bet otrs ir, ko mēs arī redzam, kas notiek, kad Latvijas produktiem tiek uzlikt arī lielāki uzcenojumi nekā ārvalstu produktiem. Un jautājums, kā tas izskatījās no zemkopības ministrijas perspektīvas, vai jūs strādājot zemkopības ministrijā domājāt par risinājumiem, kā ietekmēt šos faktorus un kas bija jūsu dienas kārtībā? Jā, labrīt visiem. Un atbalsta formātiem. Jā. Āgenskalna tirgu. Prieks, ka uzaicinājāt. Es jūtos kā pie savējiem. Ko mēs darījām? Mēs darījām būtībā jau daudz. Tie faktori, ko Ābrams kundze minēja, banka un konkurences padoma arī savā pētījumā vai analīzē. Mums noteikti ir jānojauc tās barjeras, ko mēs esam paši salikuši iekšē. Ja mums ir jācīnās ar brīvo tirgu, tā ir viena lieta, to uzņēmumu ražotājs saprot, izmaksas ir svārstīgas, ja pagājušajā gadā bija ļoti daudz energo izmaksu pieaugumi, degvielas šogad tiek krītās, bet šai nozarei, kā ražotājiem un lauksaimniekam, ir tādi netveramie apstākļi kā laikapstākļi. Un nevienam biznesam tā neietekmē kā tieši šo nozari. Un ar to ir vienkārši jāsadzīvo. Ja šogad labākā raža, viņa varbūt nav tik kvalitatīva. Un tad, ko mēs varam darīt, vai ko mēs darījām kā zemkopības ministrija, un noteikti zemkopības ministrija to turpina, beidzam tik daudz kontrolēt savējos, vietējos. Tas ir mūsu spēkos un rokās. Mēs paši pārvaldam šīs iestādes. Ir jāuzrauga, ir jābūt drošums, higiēnai, bet pārspēlētās prasības. Kāpēc piesaukt šodien Āgenskalna tirgu, kur mēs esam pastaigājam pa šo tirgu, cik te ir sterili apstākļi, tā nav nekur citur, pat slimnīcā, man liekas, tik sterili nav. Bet mēs aizbraucam uz kādu Eiropas Savienību, kas mēs arī esam Eiropas Savienības dalība valsts, un tur tirgu visu var dabūt gatavu. Ar plikām rokām, pie gaļas varam arī zivi dabūt, eļļā visu kaut ko garšīgi ceptu, kas nenormāli labs patēriņš mūsu ikdienā un tā tālāk. Vienkārši jāpaskatās uz to, ko mēs no saviem vietējiem ražotājiem, pārstrādātājiem prasām pārmērīgi augstu. Nepārskrūvējam šīs Eiropas Savienības prasības, vai vismaz izpildām minimālo prasību. Un šodien bija ļoti laba ziņa, kad pārtiks veterinārais dienests paprasīs mazliet daudzāk šiem ēdienu piegādātājiem. Tiešām mēs ar aci redzam ito kvalitāti, to nabaga cilvēku, kas to putenī ar to riteni tešās pa Vanšu tiltu, vai tiešām tā kvalitāte tāda, ko mēs pasūtām, jo tie arī ir tie starposmi, kas padara šo pārtiku vai šo preci dārgāku. Un aicinu visus, protams, lai cik mums ir liela rocība katram, ieejot veikalā tirgu, izvēlēties to sev ikdienā patērēto pārtiku tieši vietējo un latviešu. Tādējādi arī, ja būs pieprasījums, būs piedāvājums. Un tādējādi mēs arī varam celt šo noietu, pat neskatoties uz tiem globālajiem tirgiem. Es nezinu, vai es atbildēju uz jautājumu. Es domāju, ka ieskicēja tēmas. Es varbūt gribētu vēl bišķiņ pieskarties tai mūsu
Teiksim, kas ir tie veicinošie faktori, lai mēs nonāktu pie augstākas pievienotas vērtības vai šo nišas produktu ražošanas? Tas, ko arī Ābrams kundze saka, apzinoties to, ka mums iekšējais tirgus ir salīdzinoši mazs, patēriņa apjomi nav lieli. Tajā pašā laikā, protams, mēs ražojam izeivielas, kas tiek eksportētas, pēc tam mēs iepērkam jau gatavus produktus atpakaļ savā tirgu, importējam un patērējam. Bet jautājums, kas ir tas, kas kavē mums pievienot vērtību šeit uz vietas? Nu, ļoti neraksturīgi no manas mutes birokrātija, protams. Tas ir viens no kavējošiem elementiem. Mēs pieskārāmies tā kā šīm kontrolas daudzumiem. Kontrola, birokrātija, pārspīlēta. Bet varbūt ar birokrātiju mēs varam varbūt precīzāk iezīmēt kādus piemērus. Nu, tās prasības, tie normatīvie akti, ja mums uzliek jau ārējie, ir ražotājiem prasības, ir pārstrādātājiem, tad, protams, arī šis uzpircējs vai piegāžu ķēdes vai tiešais mazumtirgotājiem realizētājs, viņi arī grib prasības no šī ražotāja pārstrādātāja, jo viņi grib pārliecināties, no kā viņi iepirks šo preci, kādā kvalitātē būs, un katrs savā posmā kaut ko uzliek, un tāds ir gala cena. Un tie ir mūsu iekšēji vēl uzliktie, kur vēl mūsu nepiesauktie visi izēvielu izmaksas un tā tālāk. Jo mēs vairāk vietējo atbalstīsim, vietējo kopienu stāstu, Ābrams kungs piesauca Austriju un citas valsts, mēs šo kultivēsim, aicināsim pašvaldību līmenī, novadu līmenī darīt tuvāk savai pašvaldībai, jo katrā pašvaldībā, man liekas, ir pašpietiekams arī ražotāju un pārstrādātāju skaits, jo mēs mazāk tērēsim varbūt uz to pārvadāšanu, uz to degvielu, kur tepat lejā arī importu siers konkurē ar vietējo, bet no kurienes viņš ir atvests. Nu, kaut kā tā. Vietējā piegādes ķēde, īsā piegādes ķēde. Man liekas, Ravi, šeit ir īstais brīdis pieskarties jūs tēmai, jo te jau no vairākiem runātājiem iezīmējās arī patērētāju uzvedības nozīme produktu pirkšanā un balsojumā ar maku vienam vai otram produktam par labu. Jūs esat pētījuši tātad patērētāju uzvedību, un jums ir arī slaidi sagatavoti, ko jūs gribētu parādīt. Mēs droši vien pavirzīsimies mazliet. Cik tad patiesībā Latvijas iedzīvotāji ir patriotiski pret Latvijā ražotām precēm, un vai tas ir tas faktors, kur vēl ir iespējas intensificēt, izglītot, aicināt, apelēt pie patriotiskām jūtām? Ko jūs redzat datos? Tūlīt paskatīsimies. Es atļaušos, ka pārsteigties, jo saule tiešām man brīnišķīgi apmirds un jānostājas tādā vietā, kurā saule nav tik ļoti spoža. Tieši tā, pētījuma kompānija Kantar pēc konkurences padomas lūguma veicēt pavisam mazu ekspresa aptauju. Latvijas iedzīvotājiem interneta vidē uzdevām jautājumus par viņu ikdienas ieradumiem, kā tad viņi pērk pārtiku, kā viņi izvēlas pārtiku, cik viņi ir cenu jūtīgi. Un lūkšu tad pāriet uz nākošo slaidu, ja mēs varam paskatīties. Un ja mēs redzam tos top 3 pārtikas, tieši uz pārtikas iegādes paradumiem, ko tad cilvēki dara, un jāteic godīgi, ka tas nav nekāds pārsteigums, jau vairākus gadus pēc kārtas mēs, Latvijas sabiedrība, esam ļoti taupīgi. Mēs ļoti rūpīgi izvērtējam, kur mēs tērējam savu naudu, un, teiksim, jau 90% Latvijas iedzīvotāji, kas mums ir vecumā grupa 18-65 gadi, kad iegādājas pārtiku, viņi izmanto veikalu atlaižu lojalitātes kārtas vai aplikācijas. Un jāteic, ka tas ir kļuvis jau par tādu ieradumu, ka lojalitātes karte, man liekas, katram no jums sēdošajiem ir kabatā lojalitātes karte. Un ja kādreiz šo te lojalitātes karti pat vajadzēja iegādāties par naudu, tad tagad Latvijas iedzīvotāji zina, ka, principā katrs uzņēmums pats piedāvā šo te lojalitātes karti, jo lojalitātes karti arī uzņēmumam ir ļoti izdevīga. Tā ir datu analīze, kā patērētājs uzvedas, un reizēm man pašai personīgi liekas, ka man tam tirgotājiem būtu man jāpiedāvā kāda īpaša, balva vai atlaide par to, ka es ļauju viņam sekot līdzi saviem pirkumiem un kā tas viss notiek. Tā kā redzam, tas ir tas
pamats, lojalitātes karte, aplikācija, nu, tas viss, to visu dara, to visu izmanto. Tāpat arī Latvijas sabiedrība, arī Baltijas sabiedrība, ja mēs skatāmies, biežāk izvēlas preces, kurām ir akcija un atlaide. Latvija ir īpaši izlutināta ar akcijām un atlaidēm. Mēs zinām, ir tie produkti, kas ir ilgāk stāvoši plauktos vai mājās. Cilvēki gaida to brīdi, kad tam produktam pienāks tā akcija vai tā atlaide un iepērk nu, teksim, tajā brīdī, kad vajag. Teksim, mēs fokus grupās, ko mēs dzirdam, cilvēki saka, nu kāpēc, lai es to kafiju pērk pa pilnu cenu? Es zinu, paies nedēļa, 2, no maksimums 3, un manai mīļākajai precei būs tā atlaide. Līdz ar to mēs esam no tiem, kas gaida, kas skatās līdzi, un arī šo te produktu grozā, kad cilvēks izvēlas vienalga no kuras kategorijas, ir 2-3 produkti, nu, atkarībā no kategorijas, kas cilvēkam ir mīļi. Un viņš skatās šodien manam produktam A, produktam B, produktam C, kuram no viņiem ir tā labākā cena šodien, un es ņemu to, kā to lojalitāti. Tā lojalitāte ir, bet nevairs tādam vienīgam zīmolam, vienīgam produktam. Jā, tā kā akcija atlaide, mēs sekojam līdzi, tas ļoti aktuāls jautājums. Un arī tas, ko beidzot esam iemācījušies, vairums cilvēku saka, apgalvoja, ka viņi seko līdzi cenai kilogramā, cenai litrā. Tas ir kaut kas tāds, ko varbūt agrāk mēs nedarījām tik aktīvi kā iepriekš, bet tagad cilvēks tiešām jau paliek gudrāks, jau ar to lupu skatās, cik tad maksā kilogramā, kā tas viss izskatās, jo kādreiz liekas, nu jā, tai mazajai paciņai tā lielā atlaide, bet, kad tu vēlreiz paskaties uz to cenu kilogramā, tu saproti, nu nav tas īstais brīdis arī to mazo paciņu uz to atlaidi ņemt. Tā kā tas ir tas top 3-nieks. Atlaižu karte, akcijas, esam rūpīgāki, sekojot līdz cenai kilogramā, bet ja es varētu palūgt pārēt uz nākošo slaidu, mēs redzēsim arī citus uzvedības modeļus, kas arī ir ļoti populāri, ko cilvēki vēl tālāk arī dara. Un viena no tām lietām ir tas, ko angļodā sauc par cherry picking, jā, latviešu valodā mēs to saucam, mēs ejam no viena veikala uz otru, uz trešo, jā. Mēs zinām, kurā veikalā katra lieta ir labākā cenā vai labākā piedāvājumā. Un 71% iedzīvotāji mums saka, ka es iepērkos dažādos pārtikas veikalos, un katrā no tiem pērku tieši to, kas man patīk, kur ir tā labākā cena, labākais piedāvājums. Tāpat arī cilvēki pērk lielākus produktu iepakojumus, jo, ja cena par vienu vienību ir labāka, tas atkal sekojam akcijām, atlaidēm līdzi. Vienlaicīgi pērk vairāk, ja, glabā mājās, ja, izvēlas lētāku alternatīvu. Daudzi no mums, mēs redzam gan vairāk nekā pusi, 54%, saka, ka pirms iepirkšanās salīdzina cenu piedāvājums dažādos veikalos. Un to mēs varam darīt dažādi. Mēs ejam vienu veikalu mājaslapā, otru veikalu mājaslapā, aplikācijā paskatāmies, ja, un mēs izvēlamies to vietu. Es tagad pārskatu, kā vidējais latvietis, kā saka, kur tad lasim šodien atlaide? Ja? Nu, tad eju uz to veikalu, kur lasim šodien atlaide. Slavenais lasis. Ja? Tā kā, nu, tie modeļi, jā, diemžēl jāsaka, ka, nu, protams, ir mums arī puse, kas uzreiz iet pie nocenoto preču plaukta. Ja? Un tas nav īpaši saistīts ar ilgtspēju, kad, nu, tad netērēsim vai nemetīsim ārā. Tas ir primāri saistīts ar to, ka tā ir augsta cena, un tad es meklēju pie tā nocenotā plaukta to, ko es varu nopirkt vēl svaigu, vēl labu, vēl, nu, bez derīguma, kā saka, beigušās derīguma termiņa, bet tomēr nocenotu preci, ja. Un vēl arī, teiksim, šī vecuma grupa 45-65 saka, ka viņi tad vēl rūpīgāk plāno pirkumus kā iepriekš. Cenšas izvairīties no spontāniem pirkumiem, jo bieži vien mēs zinām, aizgāja pēc piena, atnāca mājās ar pilnu maisu. Jā, nu tad to spontāni paņēma, to spontāni paņēma, to spontāni paņēma. Nu, tas tādi mēs esam, jā, un, protams, ka arī tirgotājs ļoti aktīvi mūs aicina spontāni visu kaut ko pirkt. Tu nevar izvairīties, jā, staigājot pa veikalu, ja tur viens plaukts, otrs plaukts, trešais plaukts, jā. Tā tas viss, protams, arī ir, jā. Un redzam, ka dažādās mērķa grupās arī šī uzvedība nedaudz atšķiras. Sievietes salīdzinoši biežāk nekā vīrieši seko līdzi akcijām un atlaidēm, bet jāteic godīgi arī pārtikas kategorijā viņas ir tās biežākās pircējas. Un otrs, kur mēs redzam arī kā sievietes, ir šis, ka cilvēki, sievietes, saka, ka viņi ir samazinājuši pirkšanas apjomu vai pilnībā pat atteikušies no dažu preču iegādi. Nu, īpaši mēs uzsvērām saldumi, ātrās uzkonas. Ja, sievietes saka, nu tad šito nē, nu tad, kā saka, ietaupīs tievēsim. Ja? Un vēl arī redzam, ka īpaši laukos dzīvojošie cenšas izvēlēties uzreiz šo te lētāko alternatīvu, kas arī ir stāsts par to, ka tā cena ir ļoti nozīmīgs faktors, īpaši, kā saka, ne Rīgā dzīvojošiem, bet jau reģiona laukiedzīvotāji, viņiem ir ļoti svarīgs šis te, nu, vienkārši cena kā tāda ir svarīga un ņem lētāko, lai kāds arī tas nebūtu. Aiziesim uz nākošo, pastīsimies. Nav nekāds noslēpums, ka mūsu pārtikas grozā Latvijas iedzīvotājiem
graudaugi, gaļa, olas, piena produkti, tas ir pamats. Ja? Absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāju lieto šos produktus. Mēs redzam, ka ļoti maz ir tādu, kas patiešām nelieto, nezinu, ne maizi, ne pienu, ne olas vai gaļu. Tā kā, šīs 4 kategorijas skar visus Latvijas iedzīvotājus. Paskatīsimies uz priekšu. Mums bija tāds jautājums, kam tad dod priekšroku? Šis te lojalitātes jautājums, kur arī pieskārās diskusijas dalībnieki iepriekš, ja? Vai dod priekšroku Latvijā ražotāju precei, vai ir interesi par importētu preci, vai vispār nesako līdzi, tad kur tad tā prece ir ražota, skatās pēc kādiem citiem faktoriem. Un te mēs redzam diezgan līdzīgu situāciju, ja? Ka, šie te, ap 60% dod priekšroku Latvijā ražotām precēm. Savukārt, gandrīz 3/3 daļa saka, ka ražotājiem nav nozīmes, ka tad, kad viņi pērk preci, viņi rūpīgi neskatās tieši, kur šī prece ir ražota. Ja, tas ir tāds, par importu mēs redzam, ka tas apzināta tāda došana, priekšrokas došana tieši importētām precēm ir ļoti, ļoti minimāla. Drīzāk mums būtu jāuztrauc par tiem cilvēkiem, kas saka, viņš ņem neskatās līdzi, vai tas ir Latvijā, vai tas nav Latvijā ražots. Un paskatīsimies vēl uz priekšu. Mēs jautājām arī par šo te cenu jūtīgumu. Un ja iecienītākajam pārtikas preču zīmolam būtu šis cenas pieaugums līdz pat 10%, ko tad cilvēki darītu? Vai viņi izvēlētos lētāku alternatīvu vai stingri turētos pie sava iepriekšējā izvēlētā produkta zīmola ražotāja? Un te mēs arī redzam šo situāciju, ka turpinātu pirkt, ja, ir mazāka daļa nekā to, kas saka, ka viņi neturpinātu pirkt. Un te mēs redzam, tātad šo te tumši zaļo ir tie, kas saka, ka viņi neturpinātu pirkt. Ja. Gaļas kategorijā ir pieaugums, kā saka, līdz 10% dārgāka cena, tad gandrīz pusi, šie 45% saka, ka viņi neturpinātu pirkt to, ko viņi pērk, ka viņi domātu par alternatīvu. Līdzīgi arī graudaugi, piens, olu kategorija puse ļoti rūpīgi domātu, vai viņi spēja atļauties turpmāk šos te konkrētos produktus. Ja? Un kas ir ļoti svarīgi, aiziesim vēl uz nākošo slaidu, paskatīsimies, ja? Ka interesants ir arī šīs te mērķi grupu salīdzinājums. Ja mēs raugāmies, tieši uz latviešiem, tad latvieši, pēc tautības latvieši salīdzinoši biežāk dod priekšroku tieši Latvijā ražotām precēm. Visās kategorijās, gan graudāgos, gan pienā, gan gaļā, gan olās. Kamēr citautieši, kas ir visi pārējie, kas nav latvieši, daudz biežāk atzīst, ka ražotāju valstī viņu acīs nav nozīmes. Ja? Tātad, kā arī Ābrams kundze pieminēja, šī lojalitātes celšana. Ja? Kā mēs lai panākam to, ka ne tikai Latvijā ražota prece, mums pašiem patīk garšo, mēs viņu varam atļauties, bet mēs esam arī savi, nacionāli patriotiski, ja? Ka mēs saprotam, ka pērkot Latvijā ražota prece, mēs sildām paši sevi, ja? un savu ekonomiku. Ja? Tā kā, šis ir tāds viens punkts, kas ir svarīgs. Un otrs arī ir stāsts par to, ka tad, ja tai precei cena pieaugtu, tad tieši citautieši biežāk ir tie, kas saka, ka viņi pāries uz citu alternatīvu, kamēr latvieši mēģinās turēties vēl pie savu iecienītākā produkta. Tas nozīmē, ka arī šīs citautiešu mērķa grupa ir tā, kas ir gatavs tad uzreiz pāriet uz to lētāko alternatīvu, ja nav citu variantu. Par to lojalitāti, tas atkal ir punkts. Ja? Loģiski, ka iedzīvotāji ar zemākajiem ienākumiem biežāk ir norādījuši, ka tieši piena un gaļas kategorija ir tā, kur pie preču cenas palielināja, viņi izvēlēto šo te lētāko produktu, lētāko alternatīvu. Bet kopumā man jāsaka tā, ka jau gadiem ilgi mēs novērojam šo te tendenci, ka kopumā Latvijas iedzīvotāji ir rūpīgi iepērkoties. Neviens vairs ar naudu nešķiežās un visi šie te pamata pasākumi, ja, šīs te akcijas un alternatīvas meklēšana un dažādu veikalu apmeklēšana un vairāk vienību iegāde, ka tas ir tas mūsu ikdienas ieradums, ja, ka tas nav kaut kas tāds, kas ir noticis šogad, tikai tāpēc, ka šogad kaut kas ir mainījies, bet tas ir tas mūsu uzvedības modelis, kādā mēs dzīvojam jau visu šo laiku. Jā, tas tāds pavisam īsts ieskats patērētāju dzīvē. Jā, paldies, Evita, un es aicināšu diskusijas dalībniekus tad ieņemt atpakaļ šeit vietu, un varbūt es pirmais uzreiz skatīšos Gaiķkungu virzienā. Kas ir jūsu tāda pirmās reflekcijas redzot šos rezultātus, jo tas bija arī konkurences padomes pasūtīts pētījums, un ko jūs no tā secinat, un varbūt kas ir tas, pie kā jūs plānojat strādāt, balstoties uz šiem datiem. Es saprotu, ka 2. decembris būs tas datums, kad
saimā tiks iesniegti priekšlikumi, ko varētu darīt, lai šo cenu pieaugumu mazinātu, bet varbūt tāds pirmās pārdomas. Un arī pārējie var padomāt, kas bija tas, ko jūs dzirdējāt un ko no tā var secināt. 2. decembris tāds varētu būt zīmīgs datums, bet īstenībā mēs savus priekšlikumus jau esam izteikuši un viņi jau ir plaši apspriesti gan nozares ietvaros, vienas nozares, otras, trešās nozares ietvaros. Jā, patērētāji, tieši viens no mūsu priekšlikumiem bija šīs patērētāju kustības veicināšana un jau kā es minēju, mēs šo identificējām un Raivis bija vienīgais pirmais, kurš mūs sadzirdēja tajā visā no zemkopības ministrijas puses, ka tā ir problēma, kam jāpievēršās. Un šo jautājumu arī pacēlām Eiropas līmenī starp konkurences iestāžu vadītājiem, ekspertiem par patērētāju kustību, kā arī Skaidrīta minēja arī Austrijā. Un viens no tiem risinājumiem ir patērētāja informētība. Un mēs redzam, bankām ir gudras naudas tērēšanas mācības nepārtraukti tiek rīkotas, tad mūsu patērētājs neviens tā īsti neizglīto. Viņi paši ķepurojās kā māk, un tie lielveikali ir tie, kas viņus izglīto un izglīto sev vēlamajā virzienā. Tas, ko mēs redzam mūsu uzraudzībās, kad lielveikalos strādā tādi analītiskie dienesti, par ko jebkura institūcija varētu sapņot, kā notiek cenu veidošana, cenu uzraudzība konkurentiem. Tiešām, jebkura arī konkurences padoma par tādu analītisko dienestu varētu tikai sapņot un gribētu atļauties tādus ekspertus un prognozētājus. Un tā viņi audzina šos patērētājus. Un mums no otras puses visiem kopīgi vajadzētu viņus audzināt, tomēr aizstāvēt sevi. Un tas viens no mūsu priekšlikumiem tieši patērētāju virzienā ir kaut kāda veida salīdzināšanas rīka izveidi, gudras iepirkšanās rīka izveidi, kur katrs varētu salikt to savu grozu tā, lai viņam būtu ērti iepirkties. Viņš varētu, kā mēs redzam arī no aptaujas, ir tie, kas apstaigā šos veikalus, izvēlās, bet tur atkal parādās tie impulsu pirkumi, un tie lielveikali pie tā vien strādā, lai ejot pēc savas mīļākās preces, paņemtu vēl citas daudz nevajadzīgas preces līdz ne par atlaides cenu, bet par jau spoži iepakot materiālu. Tā kā, jā, tāda aplikācija rīks varētu būt palīgs, un šo sadzirdēja mūsu ideju Eiropas citas valstis, un tur saradās pēkšņi ātri uztaisīja, kamēr mēs tikai kritizējam idejas savā starpā, viņi pie tā strādāja, labāk, sliktāk izdevušies. Tur pilnīgi ar reģionu, tev tuvējos veikals pasaka, uz kuriem tu vari aiziet pēc savas mīļākās preces vai kas tam līdzīgs. Tad pie tā visi strādā un sadzirdēja tās idejas. Mēs šeit, kurš to darīs, kāpēc to vajag, vai to vispār vajag. Tā ir. Ja nepamēģinās, tad nezinās, vai vajag. Nē, mums vajag informatīvo ziņojumu, koncepciju uztaisīt, ka tas būs labs, atpelnīsies, nesīs pienesumu tautsaimniecībai, cenas samazināsies, un šādas visas prognozes vajag izteikt, lai kaut ko tādu virzītu. Tad, kad mēs jau sākām vairāk skaļāk publiski, jau privātie saka, mēs taisām, mums tikai nav informācijas, mēs esam gatavi taisīt. Un tātad šeit atkal ir likumdevēja pusē noteikt nosacījumus, kad šiem tirgotājiem ir jāsniedz tāda informācija pie kaut kādiem nosacījumiem. Šie dati izmantojumi par cenām veikalu. Un līdz ar to jautājums tiktu atrisināts. Privāti ir gatavi mesties, un viņi zina, kā tur nopelnīt ar tādu aplikāciju uz reklāmām. Viņi atkal pelnīs. Tā kā, jā. Informētība un izglītošana patērētāju, tas varētu būt tāds viens no virzieniem, kas sekmētu pirmām kādām tādu apzinātāku preču izvēli un varbūt arī sliektu par labu Latvijas produktiem. Iestāties šajā ķēdē visā tirzniecības patērētājs ar savu tirgus varu, nostiprināt šo tirgus varu un atņemt to mazumtirgotājiem šo tirgus varu. Tā kā tas ir viens no veidiem, kā iekustināt tādu tirgu, kur visiem ir labi un ērti.
Jā. Ābrams kundze, varbūt es gribētu dzirdēt arī jūsu pārdomas un arī varbūt par tiem citiem faktoriem. Tātad viens faktors, protams, mēs redzam, cik ļoti būtiski ir patērētāju uzvedība un ietekme uz produktu noiet un arī balsojumu, kuram produktam par labu sliekties. Bet te izskanēja vēl faktori, kā enerģētika, kā mūsu uzņēmuma efektivitāte, darbspēka izmaksas, kas ietekmē gala rezultātā cenu. Varbūt, kas ir tās lietas, ko jūs redzētu kā prioritārās, pie kurām ir jāstrādā un ko varētu darīt? Nu jā, es vēlreiz, jūs dzirdat mani, ja? Ja man jums jātur tā kā bišķītī, varbūt tā leņķītī pavērstāt. Jā, tātad es vēlreiz gribu pakavēties pie tā, kas ir darāms, lai panāktu to lielāku apjomu, lai izmaksas samazinātos, jo ražotājiem, it sevišķi tiem, kuriem nav pietiekami resursu finansējumu, lai investētu jaunajās līnijās, viņi strādā jau tādām aizvēsturiskām, kur tās fiksētās izmaksas ir tik lielas, ka produkts beigās sanāk stipri dārgāks nekā tas pats, kas tiek importēts no Lietuvas un kur vienības izmaksas jau krietni zemāks uz apjomu panākts. Es domāju, ka te ir ļoti būtisks tātad gan ekonomikas ministrs šis atbalsts eksportspējīgiem uzņēmumiem, tehnoloģijās, investēt tehnoloģijās, LIA atbalsts meklēt eksporta tirgus, sniegt eksporta tirgos ļoti būtiski šis mārketings, pirmais mārketings, lai izietu, jo es pat esmu runājis ar daudziem maziem veiksmīgiem ražotājiem, kuri balstījuši savu produkcijas izstrādi zinātnēm, augstāk pievienotā vērtība, bet tās ir ārkārtīgas izmaksas, lai tu ietu eksporta tirgos, lai tu vienkārši varētu veikt šo iepazīstināšanu savu produkciju. Mārketings, viņiem tās finansējums arī, ko Raivis teica, viņiem vispirms ir pašiem milzīgi jāiegulda, un tad pēc tam tikai, vismaz tā bija vēl pirms gada LIA, jau pēc tā visa maksāja kaut kādas atbalsta maksājumus, bet mazajiem nav to savu brīvo līdzekli, lai ieguldītu. Un arī, arī mazajiem vidējiem nav tas finansējums. Tā kā noteikti es esmu par to, ka jāatbalsta eksporta spējīgie. Jā. Tie, kas varētu arī atnest šo lielāku pievienoto vērtību. Jo skatoties attiecībā uz pārtikas produktu eksportu, joprojām mums tas pats piena pulveris diezgan prevalē piena produktu eksportā, ja, kas ir zemas pievienotās vērtības, ātri realizējums, lai to piena pārpalikumu varētu realizēt. Tas nebūs tas, kas atnesīs šeit, ienesīs tos nepieciešamo finansējumu, lai ražotājs varētu arī investēt savā produkcijā un patērētājs saņemtu lētāku produkciju šeit. Es domāju, ka pirmkārt, arī ka patērētāju organizācijām ne tikai debs, bet ir debs arī pašiem ražotājiem, un tāpēc liela interesi gaida otro daļu, ka mēs uzklausīsim ražotājiem, kā viņi cīnās šīm kā samazināt ražojamās vienības izmaksas, bet, protams, arī mazumtirdzniecības faktors ir, kaut gan es gribētu uzreiz teikt, ka tomēr mums ir tie 3 tagad lielākie, ar Lidlu ir kaut kur tie 68%. Ne jau tikai Latvijā ļoti augsti koncentrēts tirgus. Jā, atkal man jāpiemina to pašu Austriju, kaut kā arī jau iepriekš bija ļoti daudz ierasts sadarboties ar Austriju, un arī šobrīd diezgan tādi cieši kontakti. Arī tur ir 4 lielākie 91%. Jā. Koncentrācija milzīga. Tas ir tas arī, ka mazumtirgotāji ir spiesti arī ļoti paplašināt savu gan teritoriālo noklātību, gan arī produktu klāstu, lai vienkārši viņi būtu interesanti un nāktu, un tie, kam ir resursi, tie arī šajā tirgu uzvara, bet neapšaubām ir arī citi tirgus spēlētāji, kas palīdz šo lētāko produkciju saņemt patērētājiem. Kaut gan, piemēram, tas pats Depo, kas, manuprāt, ja vēl pirms 5 gadiem likās dīvaini, ka Depo varētu pieskaitīt pie mazumtirdzniecības pārtikas mazumtirgotāja savā kaut kādā virzienā. Tagad jau tas ļoti, ļoti sparīgi iet uz priekšu, un man stāsta cilvēki, kas iet brīvdienās iepirkties un stāv garās rindās, pērkot pārtikas preces. Tā kā es domāju, konkurence diezgan dinamiska mazumtirdzniecības tirgū. Tā kā droši vien arī jāveido šī dinamiskā konkurence pārtikas ražošanas tirgu, un ne tikai iekštirgumu, bet arī tirgos, ārējos tirgos. Un ļoti būtiski tas arī, kā šajā Kantar pētījumā bija parādīts, jā, 60% mums ir lojāli, jā.
Tas ir skaidrs, ja citur tā ir 80%, citās valstīs, jā. Tādās, kur arī ļoti spēcīgi šī lauksaimnieciskā ražošana un tālāk pārtikas pārstrāde. Bet mums ir ļoti liels arī iedzīvotāju īpatsvars 24–25%, kuri, protams, neskatīsies, vai tas ir Latvijā ražots, viņi skatīsies, Lietuvas piena produkts lētāks spēku Lietuvas, jā. Par laimi mēs ejam uz to, ka mēs atsakāmies no Baltkrievijas un Krievijas, kas arī bija zināms faktors, kas ar savu lēto produkciju, savu arī šo te politiku, ja tirgot šeit lētu produkciju, arī izdarīja ļoti lielu spiedienu uz vietējiem ražotājiem, ja visi tie Baltkrievu cepumi, Krievijas arī saudumi un tā tālāk. Tā kā, jāņem arī, ka no ārienes mēs saņemam ļoti spēcīgu spiedienu impulsu, kas arī neapšaubām kaut kādā veidā vietējiem ražotājiem liek pārorientēt savu ražošanu, domāt, kā lētāk saražot. Tā kā, tas viss ir ņemams vērā, jā. Es šajā brīdī vērsīšos arī pie jums, kas klausās diskusiju, vai ir radušies kādi tūlītēji jautājumi, ko jūs gribat uzdot. Ļoti labi, mums jautājumi ir, un jūs varētu tad pateikt, kuram no paneļa diskusijas dalībniekiem jūs šo jautājumu gribat uzdot, un lūdzu. Labdien, Lauma Niedrīte no kanāla 360 ziņām. Mans jautājums būs trim pa vidu sēdošajiem, proti Kromberga kungam, Ābrams kundzei un Latvijas bankas pārstāvim. Sakiet, lūdzu, pavisam īsi jūsu pārdomas par Zaļo un Zemnieku savienības piedāvāto pārtikas cenu samazināšanas plānu. Es teikšu, tas, jūs domājat, ekonomikas ministra piedāvājumu, jā? Jāsaka tā, es esmu šobrīd to dzirdējusi tikai virsrakstu līmenī, jo, kad tas tika piedāvāts sadarbības sanāksmē, tad ekonomikas ministrijas pārstāvs bija, bet viņš nevarēja noprezentēt, jo Valaņa kungs nebija. Un tad man būtu ļoti daudz jautājumu par to visu. Es gan pajautāju, vai konkurences padomu to ir redzējis, ka es izdzirdēju par to, ka varētu brīvajā tirgu sākt regulēt piecenojumus. Ja? Tur tāda atbilde bija neskaidra. Tātad par šo plānu, domājot virsrakstu līmenī, regulēt piecenojumus. Es pat nevaru iedomāties, kā to varētu noregulēt. Jā? Pirmkārt, zinot arī, es jau teicu, ka ļoti daudz esmu redzējusi, kā veidojas cena visā piegādes ķēdes posmā, kādi ir šie piecenojuma politika, ka tur ir portfelis, kas ir, ja vienai precē lielāks piecenojums, tā paša ražotāja portfelī citai mazāks. Ja ļoti grūti, kā to varētu noregulēt, es nevaru iedomāties. Otrkārt, manas pārdoms ir tas, ka visiem ir skaidrs, ka mēs regulējam cenas tur, kur ir tirgu viens spēlētājs. Vai arī ne tikai viens, bet ļoti dominējošs, spēcīgi ietekme uz tirgu un pārējiem tirgus spēlētājiem, klientiem, piegādātājiem. Tātad tādos tirgos. Bet pēc konkurences teorijas cenu regulācija arī rada izmaksas. Tā kā, lai regulētu cenas, izvērtētu un pēc tam uzraudzītu, tās ir arī izmaksas, kas parasti regulētajos tirgos preces pakalpojums sadārdzina. Šajā gadījumā tas droši vien arī būtu iespēja sadārdzinājumu veidot lielāku, ko nozīmē noteikti precēji griestus, jā, piecenojumam. Citi varbūt būtu gatavi tirgot stipri zem šiem griestiem, citiem varbūt būtu tuvu. Bet tas noteikti būtu arī motīvs, lai visi mēģinātu virzīties uz šo te piecenojumu maksimālo līmeni. Jā. Tā kā, ekonomiski man ir ļoti daudz pretargumentu, bet es gribētu iedomāties, kā tas modelis tiek piedāvāts redzēt, jā, jo tās ir man apsvērumi, neredzot, kas tas ir. Arī tu bija runa par cenas grīdu, kas ir arī absolūti absurds, jo konkurences padomē bijuši arī pārkāpuma lietas, kuri tirgotājs sodījuši par to, ka bija pieceno cenas grīda noteikti, ne zemāk par, jo tas arī ierobežo patērētāju iespēju pretendēt uz lētāku preci. Jā. Kas tur vēl bija tāds interesants šobrīd komentējums, man ir grūti pateikt. Par akcijām, man liekas, ka konkurences padomē arī bijis kāds vēl, tā, kad mēs uzraudzījām dominējušos mazumtirgotājus, dominējušos. Nevis tā kā pēc klasiskās konkurences teorijas, bet tikai mazumtirdzniecībā dominējušos spēlētājs. Tur kaut kas bija arī pateikts par akciju, ka akcija nedrīkst būt ilgāka laika vai 2 nedēļas vai mēnesis, neatceros, un tā nedrīkst kļūt par pastāvīgu cenu. Tā kā judikatūra, kas jau var pateikt šo atbildu uz akcijas jautājumu.
Pārējo es laikam nevaru nokomentēt, es vairs neatceros, kas bija. Raivi un Oļeg, ko jūs sakat par šiem priekšlikumiem, kas izskanējuši publiskā telpā? Jā, nu tad, ja mēs ar jums visu šo informāciju varam apskatīties, tad tur tā kā ir jāveicina konkurence. Protams, mēs visi tam piekrītam, konkurence ir jāveicina, bet tad ir jātams, kā tieši to izdarīt. Konkurence veicināt mēs varam tikai palielināt uzņēmumu kaitu, ja? Vai ne? Un tad, bet tad tur ir arī tādi mēģinājumi ierobežot šo uzņēmumu iespēju nopelnīt. Ja? Un ja patiešām tas iespējas nopelnīt tajā nozarē ir, tad ar laiku tie jaunie uzņēmumi tur būs. Bet ja mēs tagad mēģināsim samazināt tas iespējas nopelnīt, tad kur būs tie jaunie uzņēmumi šajā nozarē? Bet tas, ka tur izskanēja, manuprāt, ir ļoti labi, tā kā tur bija viens no priekšlikumiem, ka pārtikas produktus drīkst iznīcināt. Jā, šī ideja ļoti laba, jā, bet atkal, jāuzvar to, šī ideja ir pārtikas produktus nevis iznīcināt, bet kad šis derīguma termiņš jau uz beigām, tad šim patērētājam atdot par brīvu. Paldies. Jā, paldies. Raivi, lūdzu. Jā, man gan viss patīk, par ko runā. Un jo vairāk runās, jo ātrāk arī kaut kas notiks. Un to, ko ekonomikas ministrs piedāvā, jūs redzēsiet, ka tirgus pats sāk sakārtoties. Tas bija līdzīgi, ka gribēja aizklapēt tos veikals svētdienas iet, ātri sāka domāt, kā izdarīt labākas lietas 5 darba dienās. Tas pats notika, kad sāka runāt par šiem valstu karodziņiem, veikali paši sāka likt karodziņus klāt, un tieši īpaši Latviju akcentēja, un šajā mēnesī vispār tas ir ļoti skaisti, kad arī akcijās ir šis Latvijas uzsvars. Un to, ko jau bankas pārstāvs minēja, tieši tā, bija jau dažādi mēģinājumi un dažādas grupas pārtikas preču derīguma termiņus pārskatīt, jo tiešām ne jau visai precei, kurai ir uzlikts tas termiņš, un viņa ir pienācīgi glabāta, neatvērta, viņa nav lietojama pēc tā termiņa. Un daudz pārtikas produktu, kas arī ir sasnieguši šo derīgumu termiņu, viņi vēl ir lietojami, un līdz ar to arī var kā samazināt cenu, nevis atkal veikalam likt transportēt atpakaļ uz ražotni, ražotni tur, ko viņiem dara, vai iznīcina, vai pārstrādā vēl kaut ko, to pat nedrīkst man rāda, ja? Bet man liekas, ka visu kaut ko vajag galvenais mēģināt un būt drosmīgi. Man rāda, ka nedrīkst, bet vajag. Jā. Labi, vai ir vēl? Jauns termiņš, nē, es tā nebiju domājis. Galvenais neiznīcināt, jo arī Zemkopības ministrija ar iniciatīvu par šo vietējo pārtikas izmantošanu skolās un publiskai pārvaldēs ļoti gaida, ka ministrs kabinets šo koncepciju izstrādās, un mēs arī iesim ātri uz priekšu to. Tur arī bija doma par to, kā pārtiku, tā kā neizmest ārā, bet liederīgi izmantot un ar citu pieejai. Jā, lūdzu, Abrams. Jūs varat izmantot vairāk, mums ir vairāki mikrofoni, tā kā droši. Jā, man arī dzirdat? Dzirdam. Jā, man arī patīk šī ideja par pārtikas kaut kādu iespēju, ka netiek iznīcināt, izmest, bet, godīgi sakot, man nav nekāda datu, bet konkurences padomu varētu paskatīties, kas īsti notiek, vai arī pārtikas ražotāju federācija vai kaut kas, jo es kaut kur lasīju, pat dienas biznesā, ka cilvēki arī ļoti pērk tagad to pēdējās dienas nocenoto pārtiku, apmēram 5 reizes palielinājies noiets salīdzinājumā kaut kādu periodu pirms 2 gadiem. Tā kā, cik ir lieli tie apjomi, ja, kuri netiek pārdoti. Bet, protams, ka šeit atkal mūsu patērētāju tiesības netiek respektēts, jo es zinu, jau pirms 20 gadiem citās valstīs jau nedēļu iepriekš sākās pakāpeniski šī pēdējās nedēļas cena samazināšana. Mēs to redzam tikai pēdējā dienā, un kādreiz to atnes uz māju pārtiks produktu pa pilnu cenu, tu redz, ka šodien termiņš beidz. Tā kā es domāju, tas arī patērētāju tiesību aizsardzības jautājums, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Juri, vai šie jautājumi ir jūsu redzeslokā?
Jā, protams, tie visi ir jautājumi, ko mēs esam arī apskatījuši arī par derīgumu termiņiem un ir īpašs regulējums par ātri bojājīgajām precēm. Un mēs to arī pastāvīgi darīsim uz priekšu. Un es gribētu piebalsot Raiva teiktiem, ka tiešām par to ir jārunā. Un tas ir tas, ko mēs gribējām jau pagājušajā gadā sākt šīs sarunas, lai kaut kas notiktu. Un nekas nenotika. Un tikai tagad sāk runāt. Un tiešām tirgus sakārtosies, ja par to runās, ja viņam pateiks, ka kaut kas nav kārtībā. Un tas nav tikai mazumtirdzniecības, tas ir kurā citā tirgu ir jārunā par to, kas notiek. Nedrīkst klusēt. Labi, un tas arī šīs dienas pasākuma mērķis, un arī visas nedēļas garumā mērķis. Vai ir vēl kādi jautājumi no auditorijas? Lūdzu. Labdien, Toms Auškāps, Baltikovo. Tikko bija saruna ar Panorāmu, un man pašam iešāvās prātā tāda apgaismība, esmu sen jau varbūt par to domājis, par to, ka mēs šodien runājam par uzcenojumiem, piecenojumiem, neadekvātām, augstām cenām, arī pret citām varbūt pasaules valstīm, Eiropas ietvaros. Bet es pats, kur es dzīvoju, es redzu tādu ļoti intensīvu lielveikalu būvniecības bumu. Un, protams, runājot par to, kāpēc, jo iespējams, ka veikalu tīkliem tie uzcenumi vai peļņas rādītāji ir tas, kas jāskatās, bet ja mēs apzināmies, ka ir ārkārtīgi liels investīcijas būvniecībā, to peļņa to neparādīs, vai ne? Jautājums, es nezinu kuram, bet vai cik Latvijā ir adekvāta lielveikalu blīvums uz kādām mērvienībām, neesmu ļoti pētījis šo lietu, vai kā mēs tur izskatāmies varbūt pret citām valstīm, pret, nobriedušo Skandināvijas valstu grupām, un kā, vai tas iespējams būtu veids, kā samazināt šo dabisko vēlmi pelnīt, lai attaisnot būvniecības izmaksas. Paldies! Tā, varbūt konkurences padomē būs kāda informācija, bet man jāsaka arī, ka kādreiz bija vēlme saprast, jo, cik var atļauties tā, lai arī tā konkurence būtu tāda vienmērīga, jo, kā jūs zināt, konkurences padome vērtē apvienošanās darījumus. Tā, kad Rimi un Maksim saprat, ka konkrētos kaut kādos tirgos apvienošanās netiks atļaut, viņi sāk intensīvi būvēt paši, un to neviens nevar ierobežot, jo būvniecība, ja tu pats investē būvēt, to nedrīkst aizliegt. Un tad vienu brīdi arī bija tāda ļoti nopietna mēģinājuma kaut kādā, tas ir saistīts ar teritoriālo attīstību, runāt ar pašvaldībām, pašvaldību vadītājiem. Kādu jūs vēlaties redzēt savā pašvaldības teritorijā? Vai jūs tikai gribat redzēt blakus Maksim, Rimi pretī, vai tomēr kaut kā vienmērīgāk? Es nezinu, kā tagad tas jautājums risinās, bet toreiz bija ļoti neveiksmīgi. Neizdevās pārliecināt, jo man šķiet, ka konkurences padomē nav tādu rīku, lai varētu ierobežot, ja notiek šī te būvniecība, investīcijas tajā visā. Bet tas, manuprāt, tas būtu arī tiešām risinājums teritoriāliem plānotājiem, pašvaldībām arī konsultēties konkurences padomi, jo mēs taču gribam, lai patērētājiem ir izvēles iespējas, iet uz dažādiem mazumtirdzniecības tīkliem, maziem veikaliņiem, bet nevis tikai savā teritorijā redzēt šos lielākos spēlētājus, pārsvarā divus. Un cits tā kā... Droši vien no pašvaldības perspektīvas, kur savukārt esi ikdienā pārstāvi, ir, protams, kad teritorijas plānojums ir viens no instrumentiem, kurā tu skaties, kas ir vispār zonējums, kur tu paredzi attiecīgo funkciju. Protams, es pat esmu no Cēsīm un jāsaka no tāda patērētāja viedokļa, cēsnieki ļoti gaida Lidl atvēršanos, jo mums ir gan vietējie lielveikali, gan arī šīs te minētās ķēdes, kā Maksima un Rimi, un tagad Lidls tūlīt nāks vaļā, un, protams, ka tā klusā cerība ir, ka tajā brīdī tam būs arī ietekme tiešā uz pārtikas produktiem, bet atgriežoties pie instrumentiem, teritorijas plānojums, tālāk ir attiecīgi, ja tas notiek uz privātās zemes, un ja tā funkcija tur ir paredzēta, tad pašvaldībai faktiski nav nekādu iespēju šo projektu kaut kādā mērā. Vienīgais, ko tu var ietekmēt, ir izskatu, atbilstību šiem te būvniecības normatīviem un tāds, bet Juri, lūdzu, refleksijas par šo. Jā, ļoti labs jautājums, un viņš nav nekur aizmirsts, un īstenībā par to ir domāts. Iespējams, tieši šis jautājums varētu tagad
raisīt diskusijas, jo viņam ir jāizskan tam jautājumam publiski. Konkurences padome, kā jau Skaidrīte teica, nav īsti, nav rocīga tikt šādiem gadījumiem klāt, un tas tiešām ir atkal iejaukšanās brīvajā tirgū, bet mēs redzam, bankām ir virspeļņas nodoklis, mūsu priekšlikums bija arī citās aktuālās nozarēs konkrētajos brīžos piemērot šo virspeļņas nodokli, bet tieši kā jūs minējāt, peļņa šeit neparādās, un investējot, ieguldot nekustamajos īpašumos, viņi ieņem tirgus varu. Varbūt viņam nebūs tā investīcija atdeve, bet viņi ieņem spēles laukumu, būvējot ar vienu jaunu klāt. Viņi droši vien labprāt uzbūvēt 1, 2, 3 blakus. Mēs redzam, Rīgā viena tipa veikals ir viens aiz otru stāv. 3, manuprāt, jā, ir ap Mulksols, Apli, Maksims. Tur nav izvēle patērētājiem, kurien iet. Savukārt Toņkalnā vispār nav neviena īsti veikala. Viens, tāds, kur negribās ieiet īstenībā, Diemžēl, tur nav tirgus laikam. Tā kā mēs arī vienā tirgus uzraudzībā skatījāmies tās brīvās noslodzi teritoriju. Jā, ir vietas, Toņkalns, Spilvas rajons, kur vispār nav neviena veikala. Iedzīvotāji tur ir, bet tur nav veikala, tur ir brīva. Vēl viena vesela tēma iezīmējas. Jā, tā ir tēma, uz kurien varētu virzīties. Tie dati ir publiski pieejami, kur ir tās brīvās vietas, no ko mēs esam apzinājuši. Tur vēl tikai jābūt tie cilvēki, uz turieni kaut kāda intereses vadīti, iet iepirkties, bet ir šīs vietas, un tur ir aicināti jauni tirgus dalībnieki. Manuprāt, vienā no Skandināvijas valstīm ir noteikti ierobežojumi, kur nevar atrasties viena veikala, ja tur grib taisīt, tad jābūt citam veikalam, bet viņi kaut kā arī sāk šaubīties, ka tas tā kā deformē tirgu. Jebkura iejaukšanās šāda veida deformē tirgu. Kā jā? Labi. Mēs varam paņemt vēl vienu jautājumu no zāles, jo laiks ir nepielūdzams, tas iet ļoti ātri. Lūdzu. Labdien visiem, Bruno Ansons no Canal Bakery. Man droši vien jautājums varbūt valdības pārstāvjiem. Mēs runājam par daudzām lietām, bet ir vēl viena lieta, kas ietekmē šo te konkurētspēju, tas ir PVN. Un viņš ir ļoti atšķirīgs, protams, dažādās valstīs un īpaši pārtikai. Un tā nav runa tur 2–3%, tie tomēr ir 10+%, un tas arī atspoguļojās faktiski plauktā. Jebkurā Eiropas valstī daudz produktu vienkārši dēļ šī iemesla ir lētāki. Un pie iespējas man mazs komentārs par pētījumu. Es aizdomājos par vienu lietu. Bija ziņa, ka 10% pieaugums cenai faktiski mainīs izvēli pircēji. Un tad iedomājieties, kāda ir mazumtirdzniecības spēks, ja viņi uz savu galvu maina uzcenojumu par 10%, viņi vienkārši var vietējo ražotāju iznīcināt. Pie nosacījuma, ka, teiksim, pārējās izmaksas paliek vienādas, vienkārši ar savu lēmumu vai ar savām darbībām viņi var arī vietējo iznīcināt. Tas ir pēc šī pētījuma pārdomas. Paldies! Paldies! Lūdzu, vai kāds ir gatavs nokomentēt PVN jautājums? Jā. Jā. Par PVN, jā. Es domāju, ka nākamajā gadā sāksies nopietnas sarunas par PVN, jo man pašai nav pieņemama situācija, ka, teiksim, kāda nozare joma nāk tāda spēcīga lobbyisti un kaut kur mēs atsevišķā samazinām PVN, un tad pārējiem, man liekas, loģisks jautājums, kāpēc ne, teiksim, tajā jomā. Tā kā es domāju, ka nākamgad varētu būt runa vispār skatoties, kas pārtikas nozarē, kur PVN samazinās, bet es arī saprotu, ka noteikti kaut kur palielināsies, jo es arī esmu redzējis, domāju, cik tas ir labi, ka pārtika, piemēram, tajā pašā Slovenijā, ja es nemaldos, laikam tur ir kaut kādi 17% uz dažādām nepārtikas precēm, elektropreces un tā tālāk, tie jau ir stipri lielāki. Tā kā kaut kur samazinās, palielinās, bet noteikti to nevar vērtēt tā, ka, teiksim, tagad mēs samazināsim
samazināsim PVN tikai augļiem dārziņu un pārējās nozares, lai dzīvo šo 21%. Tā kā noteikti sistēmiski ir jāskatās, kuras ir tās jomas, kur varbūt mēs arī jūtam, ka nepietiekam patērējot, piemēram, tas pats tie paši piena produkti, un kur mēs redzam, ka piena pulveris joprojām tiek eksportēts, un atcīm redzot, ražotājiem nav stimulu ražot augstākas pievienotās vērtības produkciju, kas prasa liels resursus. Piena produkts mēs ļoti maz patērējam, jā. Iespējams, ka tur ir jāskatās tādas jomas, bet tur ir jābūt datiem apakšā. Tā kā es noteikti esmu par PVN samazināšanu sistēmā, nevis atrauti balstoties uz kādu lobiju iniciatīvām, bet arī saprotot, kā tās luksus preces, jā, kur varbūt, mēs tad nemainīsim tur, nezinu, kafijas automāts, televizorus, katrus tur kaut kādus gadus, bet varbūt reizi 20 gados tas varētu paciesties, jo būs lielāks PVN, jā. Tāds tas varētu būt risinājums. Bet vēl šobrīd nav bijusi tā īsti uz galda, kā šī saruna veidosies, tikai pārunājot ar atsevišķām frakcijām, un arī mūsu frakcijām mēs redzam jāskatās sistēmiski uz to visu. Un pārtikai, jā, ir apsverams samazināt pārtikai, Latvijai raksturīgai, svaigai pārtikai šo te PVN, bet paaugstinot kaut kur citur. Mums ir palikuši 5 minūtes, un mums būs kafijas pauze, kurā mēs, tūlīt es došu jums vārdu. Kafijas pauzē jūs varēsiet noteikti turpināt, un es ceru, ka lielākā daļa no jums paliks vēl, lai arī konferences dalībnieki var jums pieiet un paturpināt diskusiju. Bet es tiešām aicinātu jūs katru, varbūt tādiem ceļavārdiem. Mēs iezīmējām te dažādas gan problemātikas, gan arī jau potenciālos risinājumus. Skaidrs, mēs esam vienisprāts, ka cenu kāpums pārtikā tas ir izaicinājums, bet vienlaicīgi apakšā mēs arī parādījām tos iespējamos ceļus, kas būtu jādara, lai šo izaicinājumu risinātu. Gan tas ir atbalsts ražotājiem, īpaši domājot par eksportspējīgajiem ražotājiem, palīdzot tiem kļūt modernākiem, konkurētspējīgākiem tādā veidā, modernizējoties, palīdzot ar mārketinga aktivitātēm. Mēs runājām par patērētāju izglītošanas nozīmi, varbūt arī tādu patriotisma kampaņām, aicinot izvēlēties vietējo preci. Mēs runājām, pieskārāmies veselai tēmai milzīgai par pārtikas izmešanu un izmaksām, kas ir saistīts ar to, un pavisam nesen bija arī aplēs, kas ir entie miljardi Eiropas Savienības ietvaros kopumā, kas kopumā pārtikā tiek izmesti, kas ir atkal problēma pati par sevi. Bet no katra no jums tādi ceļavārdi. Kas ir jādara un ko jūs apņematies savas nozares ietvaros un savas kapacitātes ietvaros darīt? Lūdzu. Jā, tad varbūt, un kad es atbildu uz to jautājumu, vispirms es gribu atbildēt, ko nē, ka PVN visu laiku samazināt, jo tad, mums ir tā, ka kopš 19. gada pārtikas cenas auga ļoti, ļoti daudz, un cik no tā mēs varēsim kompensēt ar to PVN samazinājumu tikai nedaudz. Un jūsu jautājums bija par to, ka tieši PVN samazināšanas dēļ tagad pircēji izvēlēsies Latvijas preces, nevis importētas preces. Bet ja PVN tik samazināts, tas tik samazināts visām precēm. Gan Latvijas ražotām precēm, gan importētām precēm. Un kāpēc tad šie pircēji izvēlēsies tieši Latvijas preces? Ja? Un ja mēs to PVN samazināsim kaut kur, tad mums ir jau 5 gadus ļoti sarežģīta situācija valstī ar to budžetu. Ja? Mums valdības izdevumi visu laiku ir lielāki par ieņēmumiem un par lielu apjomu. Un ja mēs vēl gribam samazināt PVN kaut kādām precēm, tad ir jādomā, kādus citus nodokļus celt. Vai tas ir PVN uz citām precēm un pakalpojumiem, ne pārtikas preces, vai tie ir citi nodokļi, kā piemēram no darba algas, IIN, sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet tas patiešām ļoti slikti ietekmēs mūsu iekšzemes koproduktu, ja tas ienākumi no darba algas ļoti patiešām samazina ekonomikas konkurētspēju. Vai arī ir jādomā, ka jāsamazina izdevums, bet
atkal, kādus izdevumus ir jāsamazina valsts aizsardzībai, izglītībai, veselības aprūpei, protams, jūsu atbildē valsts pārvaldei. Visus tos ierēģņus vajag atlaist. Bet tas nav arī, šis nav atrisinājums. Paldies. Jā, labi, bet tad no viena gala varbūt, Juri, nākamie soļi, apņemšanās nākamiem tuvākam posmam. Konkurences padome noteikti apņemās turpināt uzraudzīt šo nozari visā tās ķēdē, lai neparādītos kaut kādas veida ļaunprātības, riebeklības, pat gribētos teikt, un varas izmantošana. Tātad, jā, pastāvīga šī vērošana, runāšana par to, informācijas iegūšana, informācijas tālāk nodošana lēmumu pieņēmējiem, risinājumu meklēšanā un tāds aicinājums ražotāju līmenī uz sadarbību kopēju un veidot arī tajā līmenī spēku. Audzētāju, ražotāju, pārstrādātāju līmenī audzēt spēku, mazināt izmaksas, apvienojoties kaut kādās kooperatīvos vai vienkārši kopīgos arī izēvielu iepirkumos, kas viss ir atļauts, un tur mēs esam gatavi palīdzēt novilkt tās robežas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Un tas ir mūsu interesēs palīdzēt un veicināt šo tirgus kustību. Labi, paldies. Aivi? Jā, nu noteikti. Es pieskatīšu un turpināšu rūpēties par šo normatīvismu. Ja kaut kur viņš tiešām ir jārod, tad divas lietas noņemsim nost, un tad tieši skatāmies uz to vietējo latvisko un visu pārējo. Noteikti mums arī jāspēj būt starpnozariski, tiešām sadarboties, sakooperēties, lai spēcinātu arī to Latvijas ražotāju pārstrādātāju un nevajadzētu pašiem savā starpā tik ļoti konkurēt. Mēs, protams, konkurējam, bet kooperējoties mēs varam to ietekmi lielāku dabūt. Un tāds priekšlikums varbūt ražotājiem, tirgotājiem, izgriežam pogas tiem lielveikaliem. Ļoti daudz uzņēmumu ir tādi, kas sākuši tirgot savu produkciju savos firmas veikaliņos vai tirgu, ka tu atnāc ar savu trauku. Tātad tu jau, es padomāju par ilgtspēju, vai ne? Tev ielai tur to krējumu vai to pienu, vēl kaut ko. Līdz ar to var dabūt cenu, lai lielveikals nekad to vairs neizdarīs, kā kādreiz labajos mazajos veikaliņos. Un tā arī būs niša. Ir pieprasījums, ir piedāvājums, un mēs jau padomājuši būsim ilgtspējīgi. Bet, protams, ka es aicinu visiem iegādāties tikai vietējo, un ja nav kaut kas tik garšīgs, ko tu liek to ikdienā, tikai to tad paņem, bet to ikdienas preci ieliec grozā vietēju, un ja mēs katrs ieliksim 1, 2, 3 vietējās preces, mēs jau būsim palīdzējuši. Paldies, Aivi. Mana Latvija, mana atbildība. Paldies. Jā. Lūdzu, Abrams. Jā, tātad no manas puses es ieteiktu, kā jau teicu sākumā, apmēram 20 gadu pagājuši, kopš mēs runājam par šo problemātiku, un tomēr man liekas, ka ļoti daudz kas mainījies. Mazumtirgotāji jau ir piedzīvojuši dažādas arī netik patīkamas laikus, kad tik sodīti par dažādu tirzniecības noteikumu pārkāpumu attiecību pret piegādātājiem. Un to es saku tālāk, ka es aicinātu piegādātājus būt drosmīgākiem, runāt par problemātiku, arī caur asociācijām publiski. Ja individuāli caur asociāciju nevēlaties tomēr vērsties konkurences padomē, kaut kā ļoti maz es dzirdu šobrīd tās problēmas no ārpus. Un kad es tiekos arī ar pārtiks ražotājiem un uzklausu tos bēdas stāstus, ka jūs esat kaut ko mēģinājuši darīt, ja iet uz konkurences padomu. Nē, tur uzzinās, ka es esmu nācis. Saka, neuzzinās. Konkurences padomu aizsargā jūsu šo te anonimitāti, runājot ar asociāciju un tā tālāk. Tā kā es aicinātu piegādātājus pirmkārt nebaidīties runāt par problemātiku, jo mēs, kā jau psihoterapija, atklāsim to problēmu, un tad mēs arī varēsim cīnīties. Tas ir viens. Lai mēs izvairītos no tās cenojuma, piecenojuma regulācijas kaut kādā veidā. Es aicinātu arī piegādātājs pārtiks, tātad pārstrādātājs, kuriem ir kādas tiešām savu pārtiks produktu, jūs vēlaties redzēt, lai aiziet tirgu, izmantot to, kas ir
likumīgs rīks, runājot ar mazumtirgotāju, nosakiet šo rekomendējumu maksimālo cenu. Jums ir tiesības, ja? Jums ir tikai nav tiesība uzspiest un noteikt, ka tieši tāda cena, bet ieteikt, rekomendēt cenu, jums ir pilnas tiesības, un es domāju, ka, varbūt kāds nepiekritīs no mazumtirgotājiem, bet otrais, trešais piekritīs. Tātad, lūdzu, nesajauciet. Rekomendējumā maksimālā cena nedrīkst kļūt par tālāk pārdošanas cenas noteikšanu un ierobežošanu, jā, attiecībā uz mazumtirgotāju. Bet varbūt arī nevajadzēs kādām, teiksim, precēm kādus regulēt piecinojumus. Jā, lūdzu. Labdien, Kaspars Jākapsons, Dobolt zinovnieks. Es tieši par to rekomendējumu maksimālo cenu. Jā. Jā, iespējams, ka to likums neaizliedz, bet vienā momentā, kad tas būs izdevīgi, tad tas var nākt par sliktu norādot to rekomendējumo cenu. Ja tīkli sāks pēkšņi ievērot, viņi pagriezīs to tādā veidā, ka jūs jau man to uzspiedāt. Jūs man pateicāt. Jā, jūs to nedrīkst pagriezt. Jā, līdz ar to te ir tāds trikī jautājums. It kā var, bet arī pašā momentā nevar. Es vienkārši gribēju papildināt arī to, ko Bruno teica par cenām un par tiem uzcenojumiem. Un par PVN, es domāju, ka viņš vairāk varbūt nebija domājis tieši par PVN samazināšanu, bet jautājums tieši par to, ka ja lielveikala ķēde nosaka nepareizu pārdošanas cenu produktam, tas produktu nogalina. Un es domāju, ir ļoti daudz ražotāju, kuriem kaut kādā periodā, pārskatu periodā tiek izslēgt kaut kādu produktu no sortimenta. Un ja mēs pastīsimies tā produkta plaukta cena, viņa ir bijusi neadekvāti augsta. Un līdz ar to šāda neadekvāti augsta noteikti plaukta cena nogalina produktu. Un līdz ar to par to ir jādomā. Neviens nesaka, kad ierobežot vēlami nopelnīt, tas ir tirgū to nevar darīt īsti. Bet ir jādomā par saprātīgu to uzcenojumu. Jo vienā momentā produkts paliek nepieejams un tu izvēlēs citu produktu. Un tādā veidā mazumtirdzniecības ķēde varbūt lobē kaut ko vairāk. Paldies, bet es diemžēl izmantošu savu moderātoru lomu šajā brīdī un ņemot vērā, ka mēs esam pāri laukam. Bet ļoti īsi. Ļoti īsi. Es atceros, kad mums bija bezgalīgās sarunas ar Maksimu par šos iepirkumu varas izmantošanu pret piegādātājiem. Un mēs teicām, kāpēc jūs to darāt? Viņš saka, bet piegādātājs bija ar mieru. Viņš to uzzināja un aizskrēja atpakaļ uz savu uzņēmumu, vairs neko neiebilda. Tas ir tas pats, ko es teicu sākumā. Esiet prasīgāk, iebilstiet, nepakļaujieties šim teroram, ka jums liek uzlikt kaut kādu maksimālo cenu. Gal galā, manuprāt, konkurences tīklu starpā jau veidojas ļoti pietiekami, jo ne tikai 3 lielākie, bet arī visi tie vietējie, kas ir tīkli. Jums ir iespēja, ko realizēt, ja mēs runājam par Latviju, vēl jau vairāk domā. Paldies, Oļeg, ļoti īsi no jūsu puses. Ko jūs darīsiet tālāk? Par to, ka ir jāveicina tā konkurence, bet atkal nav tā, ka šī situācija ar konkurenci Latvijā laika gaitā pasliktinās, vai ir daudz sliktāka nekā citās valstīs. Paldies. Paldies. Revit, no jūsu puses. Es gribēju papildināt tādu iemest faktu jūsu grupā. Mēs jau, katrs jau vairāk kā 20 gadus veic reklāmas efektivitātes mērījums. Reklāmas mērījums mēra arī, kas ir lielākie reklāma devēji Latvijā. Jūs paši esat gadu gaitā redzējuši, ka sākot no, kā saka, 90. gadu sākumu, kad mums ienāca visāds higienas preces, tad bija higienas preces reklāma devējs, tad bija medikamenti, tad bija bankas, un telekomunikācijas un ātrie kredīti. Tātad gadu gaitā mums ir bijuši dažādi šīs nozares, kuras ir bijuši aktīvākie reklāma devēji. Un kā jums liekas, kas tad ir šī gada un pagājušā gada aktīvākie reklāma devēji? 3 no 5. Kuri ir, kā jums liekas, aktīvākie reklāma devēji Latvijā? 3 no 5 Latvijā, pilnīgi visi Igaunijā un 3 no 5 Lietuvā. Tie ir pārtikas ražotāji, 3 lielākie pārtikas tirgotāji Latvijā. Tā kā, ja mēs runājam par to, kā patērētājiem izvēlēties un kā tā būvniecība norit, un kur iet un kā darboties, tas tomēr ir jautājums arī par konkurenci, kas nav tik vienkārši. Tā kā, tas tikai komentārs, nevis ieteikums, kā dzīvot tālāk. Paldies! Šajā brīdī es teikšu paldies lielu visiem diskusijas dalībniekiem. Ir atvērta ļoti plaša tēma, un es ticu, ka te palika ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Tāpēc es aicināšu jūs izmantot nākamās 20 minūtes līdz 12:00, gan uzkožot kādu uzkodu, gan izdzerot kafijas krūzi un turpinot sarunas kafijas pauzē. Un mēs būsim atpakaļ 12:00, lai klausītos jau uzņēmēju pieredzes stāstus
no dažādiem griezumiem. Mums būs brīnišķīgi runātāji no dažādiem Latvijas uzņēmumiem. Paldies jums liels un priecīgus svētkus visiem!